Čau viss! Es jums šodien parādīšu 5 izdevīgākus trikus uz fingerboardu. Pirmais triks būs tāds, ko jūs ļoti gribētu uztaisīt, ja jūs esat fingerboardists, un to triku sauc kickflips. Šajā video nebūs tā, kad es vienkārši rādīšu palikties, un tad kaut kā tā, ja tas nav pareizi, tas ir grūtāk. Tas ir pareizi, es drīkstu runāt. Tas ir kā pareizi, bet mums ir izdevīgāks veids, kas ir vienkārši papot, un tad uztaisīt šitā, uzspiest šitā pirkstu, lai viņš kustas, un tad tagad viņš ir kaut kā šitā uzlās virsū. Un tā tev būs sanāks. Kickflips. Jā. Nākamais triks būs tāds triks, ko jums ļoti vajadzēs, tad jūs būsiet fingerboardis, pēc grindošanas un viss kaut kas tāds. Un to triku sauc olijas. Parasti, lai jūs taisītu oliju, tev vienkārši ir jāpabrauc uz priekšu, beginneriem tev ir jāpabrauc uz priekšu, tad uz atpakaļ. Bet tā, kad tu brauc uz atpakaļ, tev ir jāspēj šis aizmugure gaisā, un tad ātri uz priekšu, un tu viņu pacēlis, un tad lendos. Ja kopā sanāks. Un jā, tas ir olijas. Nākamais triks būs tāds, kas būs diezgan satisfying, un to triku sauc grinds. Jā, tas ir padarīdzi. Jūs uztaisat oliju, tas pagājušais triks, ko es tikko rādīju, un vienkārši braucat šādi. Vai jūs palicaties, pagriežat roku, kā pop šāvitā, nolaižaties šādi, tad vienkārši nobraucat, bet tagad jūs lidiet lejā, tā griežat, un tad jums sanāks grinds. Un tā šī. Nākamais triks būs, tur ir kickflips un kaut kāds pop šāvits kopā, un to triku sauc šēflips. Es baigi pats nemāku šēflipu, bet es jums pamēģināšu iemācīt. Pareizi vienkārši turēt vienu, rādītāju pirkstu uz vidu un vidējo uz tēla, aizmugurs, un jā. Jūs viņu palaidīsiet augšā, gan pagriezīties, gan šitā, un tad jums sanāks šķērflips. Un tas izklausīsies kaut kā. Kaut kā. Un tad, nākamais triks būs tāds, kas liekas easy, bet nav tik easy. Un to triku sauc popšāvits. Jā. Popšāvitā tev vajadzēs papot, drusīt olijas, knapi no zemes, un tad pagriezt viņu šitā, un tad viņš ir taisni, dot pirkstu un lendot. Tad jums sanāks. Un jā, tas ir 5 izdevīgākie triki uz fingerboardu. Paldies, ka skatījāties!